sistēma, iestatījumi, e-pakalpojumi iestatījumi, citi servisi, un šeit mums FITEK, kuru vajag aktivizēt. Spiežam uz pogu, un tad šeit mēs atzīmējam piegādātāja e-rēķina saņemšanu, jo tā funkcija darbosies tikai uz to, un ievietojam FITEK-in API atslēgu automatisko atslēgu, kuru mēs saņemam no FITEK-in. Spiežam mainīt, tad saņemam paziņojumu, ka funkcija bija palaista, un, lai to pārbaudītu, vajadzētu vēl vienu reizi atvērt. Jā, FITEK-in pieslēgts. Tad ar to FITEK-in pieslēgšanu vajadzētu arī pārbaudīt vienu iestatījumu, kas veidojas automatiski uzreiz pēc FITEK-in pakalpojuma pieslēgšanas. Šīs atradas mums parametra moduli, un, lai to atvērtu un paskatītos, vajag programmu pamainīt statusu uz administratora klients, kas dod vairāk tiesību redzēt vairāk iestatījumu. Tad tālāk dodamies iestatījumi, pakalpojumu serveru saraksts, un šeit meklējam Receive as invoice, bet kas attiecas uz FITEK-in. Tad šeit ir vajag pārbaudīt, kā partneris ir FITEK-in 2, un resursu dators ir fitekin.com. Ports, kā šeit norādīja 443, un balstīts uz valsts ir atzīmēts. Tas ieraksts parādīsies automātiski pēc FITEK-in pieslēgšanas aktivizēšanas. Jā, vēl ar to pieslēgšanu mēs varētu pārbaudīt, kā sistēmas moduli arī ir atsevišķs iestatījums tagad FITEK-inam, kur mēs varam redzēt, kā notiek pieslēgšana. Pirmā reize, kad mēs to pieslēgsim, šeit tikai pirmā rinda būs ieraksts, kā sistēma sāk sūtīt pieprasījumus uz FITEK-in platformu pēc rēķiniem. Un tas notiek pēc intervālu, kuru mēs arī varam nodefinēt šeit sistēmā. Tas būtu rēķinu apstrādes intervāli. Tas ir rēķinu saņemšanai. Tad šīs lauks atbildēs par to, cik bieži mēs saņēmam. Tus rēķinus 120 sekundes, 2 minūtes. Nozīmē, ka programma katras 2 minūtes sūties pieprasījumu uz FITEK-in platformu pēc rēķina saņemšanas. Tad jau mēs ejam uz FITEK-in platformu, kurai klientiem tāpat kā mums ir pieslēgšanā, un tad piegādātāju rēķini tiek veidots kāds rēķins, izveidot jaunu. Mēs pieliekam kādu jau eksistējušu sistēmu klientu, apraksta varam norādīt aprakstu, kuru mēs gribam. Principā mēs aizpildam visu nepieciešamo informāciju, kuru mēs gribēsim redzēt arī sava programma. Rēķina datums, grāmatošanas datums, apmaksas datums, rēķina numurs un summas. Neto PVNs, apdrošināšanai nebūs, bet principā arī PVNs mēs arī varam likt, un tas būs 3. Pamatinformācija, kuru mēs ievietojam, saglabājam, tad mēs FITEK-in platforma jau veidojam rēķina rindas. Piemēram, 5. Tad 1 mērvienība gads. Cena bija 300, un šeit, piemēram, to PVN, ja mēs pielietojam PVN, ja nav izmantots PVN, tad mēs šeit neko nenorādām. Paņēmsim tas 21%, tad tā platforma automātiski jau izrēķinās PVN summu un summu kopā. Saglabājam. Papildus mēs varam šo ierakstu papildināt ar, papildus informāciju, kas attiecas uz kontu uzreiz, uz kādu mēs grāmatosim.
Jā, tad PVN kodu, uz kuru mēs pievienosim ierakstam, arī nepieciešams. Tālāk mēs varam arī partneri, darbiniekus, uz kuru tas varētu atteikties, jā, un objektu. Visas šīs pozīcijas vai iespējas mēs varam iestatīt atsevišķi iestatījumos. Un tālāk visu to rēķinu viņš it kā jau ir saglabāts, un vai ar kādu, ja vajag kādu parakstu vai apstiprinājumu no kāda, tad mēs šeit arī Fitekin platformā veidojam to apstiprinājumu noteikumus. Ja nē, ka mana gadījumā es vienkārši pati varu sev piešķirt un apstiprināt. Tad te ir gaida apstiprināšana. Apstiprinam. Un tagad gaida eksportu. Tad šīs uzraksts pamainīsies eksportēts. Tad tas rēķins atnāks mūsu sistēmā pēc divām, bet ja programmā pa šo laiku pieprasa ātrāk, tad attiecīgi tas rēķins arī aizies ātrāk. Ja mēs to atvērsim, tas ir tagad eksportēts, un mēs ejam programmā. Programmā mēs to skatīsimies vai meklējam moduli piegādātāji, reģistri, ienākošie e-rēķini, un šeit ir tas pēdējais rēķins, kuru mēs tikko izveidojam. Šeit uzreiz man ir ielikts vēl viens iestatījums, kas ļauj no elektroniskā ienākoša rēķina veidot ienākošu rēķinu, jau reģistrā ienākošu rēķini. Tas ķeksis vai atzeme, sistēmas modeli iestatījumi e-pakalpojumi, sadaļa e-rēķini. Šeit mēs varam atrast, veidot automātiski ienākošu rēķinu no e-rēķina ieraksta. Tad programma automātiski no saņemta elektroniskā ienākoša rēķina piegādātāja moduli izveidos ienākošu rēķinu. To mēs varēsim arī caur linku uzreiz paskatīties. Tad visa informācija, kura bija norādīta Fitekin platformā, tagad būs arī pieejama šeit. Un vēl, ja, teiksim, Fitekin platformā būs pievienots arī kāds PDFs, viņš arī parādīsies pie elektroniskā ienākošā rēķina zem arhīva, zem spraudes. Šeit tikai XML fails, kas ir arī svarīgi un vajadzīga lieta, jo ir, man liekas, ieslēgts e-rēķina. Jā, piegādātie e-rēķina ar XML datnēm, tas ietekmē.